kā varbūt muļķīgs jautājums, mēs tajā visā darbojamies iekšā un arī kaut kāda veida atbildes ir. Kāpēc eksports ir pareizs? Tā. Varbūt kāpēc es tev rekomendēju. Tas ir viltīgi. Es jau minēju, ka tāds maziņš triks tajā visā ir. Triks ir atkal par katru eiro. Ja ienācis eiro no ārpuses, arī nav tas pats eiro, kas ir iekšējā patēriņā. Mēs vienkārši varam uzzīmēt tādu sadaļiņu, ja, kā veidojas benzīna cenas. To mēs zinām, mēram, tur ir augšējā daļa, tur faktiski nodokļi, apakšā tur tāds maziņš ir izēviela, un tad tur ir pavisam maziņš, ko parasti mums rāda peļņa. Un tā augšējā nodokļi faktiski nākamajā piegājienā, jo valsts jau, mēs zinām, mums valsts budžets pārsvarā ir ar deficītu. Tad katrs eiro, piemēram, ja tas būtu iztērēts par benzīnu vai dīzeli, tad no tā 1 eiro tev tur tie 70 centi aiziet uz budžetu, tad tie 70 centi savācās kopā budžetā, iztērējās otrais. Eksportā mēs savukārt paņemam naudu no ārpuses, kas nav iekšējā patēriņa nauda, un palaižam šajā, sistēmā. Un viņa atkal otraizēji saucās vienkārši, otraizējais ekonomiskais efekts. Tas bija tas vārds, ko es mēģināju atrast.